Lietainajā rudenī gribas uztaisīt kaut ko siltošu, spēcinošu un pikantu. Tāpēc šodien taps mana vistas zupa ar lēcām un melniem kartupeļiem. Manai sātīgajai vistas zupai izmantoju veselu vistu. Esmu atdalījusi garšīgās gaļainās daļas no kauliem, un savukārt no kaulu daļas esmu jau novārījusi buljonu. Buljonā pievienoju gan burkānu, gan sīpolu, ķiploku, timjānu, rozmarīnu un arī kādu ingveru šķēlīti. Tos pirms vārīšanas apcepu un tad kopā ar vistiņu vārīju kādu stundu. Un buljonam, protams, neatņemama sastāvdaļa ir sāls, pipari un laura lapas. Tagad, kad buljons ir gatavs, to vienkārši nokāšu. Lūk, tagad katliņā man ir skaists, dzidrs un ļoti smaržīgs buljons. Un tagad sagatavoju pārējās sastāvdaļas. Vispirms uz pannas karstā eļļā apcepšu sadalītos vistas gabaliņus. Tos vispirms pārkaisu ar sāli un pipariem. Un sagrieztos vistas gabaliņus pārkaisu ar kurkumu, jo vistai ļoti piestāv šī garšviela. Un tagad uzkarsēju eļļu un tajā apcepu vistas gabaliņus, un tā, lai tie ir gandrīz gatavi. Kamēr vista cepās, sagriežu gan burkānu, gan sīpolu ripiņās, piegriežu arī ķiploku klāt. Vista ir apcepusi, tagad to lieku buljonā. Un turpat uz karstas pannas eļļā apcepu gan burkāns, gan sīpols un ķiploku. Šai zupai arī izmantoju visus tos garšīgākos gabaliņus, piemēram, spārniņus ar visu kauliņu. Un kamēr uz pannas cepās burkāni ar sīpoliem, sagriežu melnos kartupeļus arī ripiņās. Kad burkāni ar sīpoliem apcepuši, tos lieku klāt pie vistas buljonā un vāroties pievienoju arī melnos kartupeļus. Un kāpēc tieši melnie kartupeļi? Tāpēc, ka man patīk rudenī krāsas, un tieši šie melnie kartupeļi piešķir zupai īpašu toni. Nu, un kad kartupeļi līdz pusītei jau ir gatavi, arī vista ir mīksta, tad pievienoju lēcas. Šai zupai izmantoju sarkanās lēcas, arī, protams, dēļ krāsas, lai zupa izskatītos rudenīgāk. Pievienoju arī pavisam nedaudz koriandra sēkliņas, tās arī ļoti labi piestāv vistai. Un arī kumina sēklas. Un tagad zupu vāru, kamēr lēcas ir gatavs. Nu, lūk, arī lēcas ir gatavas un varu savu sātīgo zupu likt galdā. Pasniedzot pārkaisu zupu ar zaļumiem, man ir redīsu zaļumi, var izmantot arī dilus, pētersīļus, kas nu mājās ir. Mana pikantā zupa ir gatava, tai lieliski klāt derēs skāps krējums un kāda graudu maizīte. Uzvāriet arī jūs šo rudenīgo zupu.